15 gadus vecā rīdzniece Paulīna ir pārliecināta, viņas dzīves jēga ir mūzika. Sākusi ar flautas un klavieru spēles apgūšanu, nu jau vairākus gadus meitene ar visu sirdi nodevusies savam sapņu instrumentam saksofonam. Man mūzika ir ļoti tuvu pie sirds, un es to daru sevis dēļ, lai pierādītu sev, ka es varu ļoti labi to izdarīt. Neskatoties to, ka Dieviņš viņai ir tiešām ļoti daudz iedevis talantu, ka viņai arī ļoti lielas darba spējas, un tas ir ļoti svarīgi. Viņa ir ļoti muzikāla meitene, un dažreiz viņa tik interesanti muzicē, un viņa ir tik daudz visādu savu variantu, ka šos variantus es nekad nevaru paredzēt. Ja? Viņa ir vinnējusi jau dažos konkursos, un šogad es esmu jau pārliecināta, ka viņa jāiet tālāk muzikā. Viņa dabūja Grand Prix starptautiskajā konkursā Sigulda 2011. Paulīna ir augusi mūziķu ģimenē, tāpēc arī spilgtākās bērnības atmiņas ir saistītas ar mūziku. Es atceros, kā mani mamma mācīja dziedāt. Man bija 4 gadiņi, un man bija ļoti liels uztraukums pirms koncerta. Un es atceros, kā viņa sēdēja ar mani kopā, mierināja mani. Konkursu un koncertu laikā mamma vienmēr ir klāt skatītāju zālē, filmē Paulīnas uzstāšanos, lai vēlāk varētu sīki un smalki analizēt. Būt reizē mammai un skolotājai nav viegli. Ļoti grūti. No vienas puses tu viņu ļoti mīli, no otras puses tu esi, teiksim, skolotājs. Reāli spaisu ritenu. Ja, viena. Šī pats tāds. Man pašlaik liekas, ka viņa varētu būt laba klasiskā novirziena saksofoniste. Ja. Es gan domāju, ka varētu būt, ka viņa ar laiku arī spēlēs džēzu kaut kādu tādu improvizatorisku tipu. Tas viņai arī ir, un viņa to varētu darīt. Paulīna spēlē gan plaši izplatīto alta saksofonu, gan arī retāk sastopamo soprāna saksofonu, pierādot, ka ir daudzpusīga mūziķe. Ja meitene saņems izcilnieka 1000 latu stipendiju, īstenosies sapnis tikt pie sava soprāna saksofona. Lai viņi tiešām uzvarētu, man jau gribētos, jo es zinu, ka tas mērķis ir tāds, ka tas nav saldējumos vai konfektēs, ka tas ir instrumentam. Lai noteiktu, kurš ir lielās izcilnieka stipendijas cienīgs, tiks ņemts vērā gan žūrijas vērtējums, gan skatītāju balsojums, kas ilgs līdz 7. augustam. Mīļie cilvēki, jūsu rokās tik tiešām ir nevienas žūrija pasaulē, ne Gidons Krēmers manā vietā nevarēs noteikt labāk par jums. Tauta vienmēr jūt vislabāk, un tauta ir vislabākais un lietpratīgākais kritiķis. Nobalsot par Paulīnu vai kādu citu no jaunajiem talantiem var interneta vietnē Latvijas izcilnieki LV vai atrast balsošanas kuponu žurnālā Marta un aizpildītu iemest kastītē kādā no Maksimas veikaliem. Ilve Everte, Renārs Muskars, Tautas balss.